Es dzīvoju Vācijā iepriekš, un visu laiku tikai darbs, mājas darbs, kaut ko pelna naudu. Un tad tas tik ļoti apnīk, un īstenībā, kad tu esi lielās grūtībās, tad tev sāk galva strādāt tā pa īsam. Un tad es padomāju, ka vajag kaut ko dzīvē arī sasniegt, kaut ko darīt, kaut ko priekš sevis, un arī varbūt priekš citiem. Un, lai saprastu sevi, lai vispār saprastu, ko tu gribi, vislabāk palīdz tieši tāds grūtības un piedzīvojumi. Nu, un tad es arī sevi izaicināju braukt apkārt Latvijai. Es palieku pilnīgi sārā, citās krāsās. Tas var novērtēt tīpas tā dots arī. Jā, tad tu vispār sāc saprast, cik daudz tev ir dots. Un pēc kā tu esi dzinies, ka tam vispār nav vērtības. Un kad tu satiec uz šos cilvēkus, un kuriem it kā nav nekā, bet tu sāc pamanīt tās īstās vērtības. Kad arī tevi atbalsta ģimene, kad vienkārši kāds apjautājās, kā tev iet, un kad tevi atbalsta pilnīgi nepazīstams cilvēks, rīko tev nakts mājas un tā. Nezinu, tajā pašā Vācijā dzīvojot, es neko tādu nekad nebūtu piedzīvojis. Tu vari vienā dienā visu laikā braukt pa zemesceļu, pa pļauju, pa asfaltu, dažāda tipa asfalta. Kvalitātes, jā. Un ir vietas, kur asfalts vienkārši beidzās. Ir apdzīvotas vietas, kur nav apdzīvotas vietas. Kad no 10 mājām vienā daudzstāvēnē ir tikai logi, un tur 3 mašīnas stāv. Tur pasta asfalta nav. Ir arī tādas vietas, liekas, riktīgā nomaļā, taču tur klusā dzīvība. Ir tādas vietas, kad tu iebrauc, kad liekas, kur es likšos labāk mežā līdīša. Bet tu atbrauc pie cilvēka, un viņš tevi ne tikai atļauj tautas liekt, bet viņš tevi ievelk mājās, uzliek uz galda pilnīgi visu, kas viņam ir, pilnīgi visu. Un var redzēt, ka cilvēkam pēc tam nekā nebūs. Un vēl ar tādu entuziasmu novēl pašu labāko. Un, ja cilvēki domā, ka kaut kas te ir slikti, vai arī viņi vienkārši čīkst, redzot to, kā dzīvo cilvēki, kā viņi attiecās pret dzīvi, tu sāc visu pārdomāt. Mans vārds ir Jānis Mačs, esmu no Balviem, un es braucu apkārt Latvijai, tieši pa robežu, pa visiem ceļiem un neceļiem. Un šodien esmu skaistajā Liepājā. Visu, ko esmu safilmējis un sabildējis, es salikšu tādā kā filmā. Un plus, es vēl pastāstīšu visu, jo visu jau nevar nofilmēt, un cilvēki arī ne visi grib bildēties. Es padalīšos par saviem iespējiem. Būs tā kā intervija pašam ar sevi. Es stāstīšu un vēl pa vidam rādīšu, kas ir noticis un tā. Būs tāds kā dienas grāmatu video variantā. Jā, un arī domāju, ka varētu ne tikai uzfilmēt, bet uzrakstīt. Protams, tas aizņems laiku, bet tas būs tā vērts. Padalīties ar cilvēkiem savos iespaidos. No ko tu mums šodien nāc? Kas jums būs? Gaļeite, maizeite, sīpīsnīgs. Loba? Ļoti loba. Tad dod man visu. Došu visu. Ko padzertīs gribēsi? Lobs solis ir? Lobs solis ir Nešpils, Starokonens. Vai tev sātas koštēsā tu? Tas pats labākais. Paldies! Jā, šī būs labākā bilde tavā mūžā vienkārši. Kādreiz jums tagad ir?
Liepājā jau esmu bijis kādus 3 gadus atpakaļ, kā jau teicu. Un vakar iebraudzot, šodien no rīta visu to redzot, mani pārsteidz jauni velocinu līnija. Viss liekas, ka Liepāja ir palikusi tāda pilnīgi jauna pilsēta. Esmu tagad pie promenādes, viss tāds pilnīgi jauns liekas. Noteikti atgriezīšos vēlreiz apskatīt Liepāju tuvāk. Šajā ceļā man nebūs tik daudz laika skatīties. Nu, ir vērts te atgriezties. Neslikti man pašam savu mājiņu. Parasti istabiņas tagad pilnīgi mājiņa. Nakti pavadīšu te, pa 2 gultas. Ko tas nozīmē? Un liels paldies Santai Vēverei par laipno uzņemšanu.